Es ceru, ka tu esi iedvesmojusies un iedvesmojies, un to arī dari, ka tu ej laikam līdzi un apgūsti arī mūsdienu tehnoloģijas un pielieto tās, jo tas ir interesanti. Un kā tālāko, mums fórumā bija meistarklases, bet, protams, meistarklases uzfilmētas nav. Tas ir palicis bonusā, bet, jā, bagāžā tieši tiem cilvēkiem, kas tur bija klātesoši. Savukārt, man negribās, lai kaut kas tāds tik palaists garām, tāpēc es izdomāju, ka es varu iedot no savas puses tādu mazu digitālu meistarklasi tev, lai sniegtu vēl lielāku šo pievienoto vērtību šī te fóruma digitālās versijas apskatē. Nu, lūk, tas, ko tev vajadzēs, ir tev papīra lapa un pildspāle, lai pierakstītu dažus vārdus. Un mēs padarbosimies mazliet ar saviem iekšējiem stāvokļiem un kā mēs to varam vērst par labu komunikācijām un tieši konfliktu risināšanā, sevis apzināšanās. Nu, lūk, tas, ko tev ir jāizdara, ir jāuzraksta 3 pozitīvas un 3 negatīvas emocijas, sajūtas, kuras tu pagājušās nedēļas laikā esi jutusi vai jutis. Varbūt, ka tev ir kaut kādas savas tieši visbiežākās sajūtas, kas tur no pozitīvajām varētu būt tur iedvesmots un gandarīts un priecīgs un laimīgs un mīlošs, ziņkārīgs, gatavs atvērt risinājumam vai piedzīvojumu gars. Varbūt ir vēl kādas, kas ir tieši tev raksturīgas īpašības vai sajūtas, emocijas, kuras tu bieži izjūti. Un tāpat tās arī uzrakstīja šīs te negatīvās kādas, ja tur dusmas ir bieži, ko cilvēki izjūt, stress noteikti, nenoteiktība, tāda depresija, apātija, nezināšana, ko darīt, apjukums, šaubas. Pie pozitīvajām var pierakstīt cieņa. Vai arī, pat arī, ja nav kaut kāds, kurus tu bieži izjūti, bet varbūt ir kādas sajūtas, emocijas, kuras tu gribi just biežāk. Tur pašpārliecinātība vai pašvērtība. Jā, padomā par savām šīm te emocijām, pieraksti. Un tagad tev vajadzēs piecelties kājās. Un tas, kas tev ir jādara, jāizvēlas tātad no negatīvajām 3 un no pozitīvajām 3. Un mēs pamainīsim pozas. Tātad no sākuma tu vienkārši stāvi neitrālā pozīcijā un pievērst atkal uzmanību savai elpošanai, sirds ritmam, mugurkaulam, ieej tādā sazemējumā vienkārši. Es esmu neitrāls. Un izvēlies tagad vienu no šīm te negatīvajām emocijām, piemēram, dusmas. Un palūdz savam ķermenim, kā tas ir būt dusmīgam, attēlot dusmas. Kas notiek? Pasakiet, es esmu tagad dusmīga vai dusmīgs. Pilnībā nodoties šai sajūtai un pavēro, kas notiek tavā ķermenī. Kur rodas spriedze, kāda ir poza, kāda ir sejas izteiksme, kā tu jūties pats vai pati. Izpēti sevi, neko nemaini, vienkārši esi dusmīgā pozā. Tad, kad mēs to darām grupā, šādu te vingrinājumu, tad ir interesanti pavērot. Mēs to vispirms cilvēks aiztaisa acis, ieņem pozu, tad mēs attaisam acis, nemainam pozu un tā pamēģinam paskatīties viens uz otru. Un tu saproti, ka pozas ir ļoti, ļoti līdzīgas.
lūk, tātad atbrīvo sevi no šīm te dusmām, izej ārā. Atkal aizej savā neitrālajā stāvoklī un izvēlies kādu no pozitīvajām sajūtām. Piemēram, prieks. Un ļauj savam ķermenim ieņemt tādu šo te pozīciju, un lai katru šūnu pārņem šis te prieks, un saprast, kādā veidā tad veidojās šis te tavs ķermenis, kā viņš jūtās, kur ir spriedzi, kur ir atbrīvojums, kā jūtas mugurkauls, kāda ir tava stāja, kāda ir tava seja, kādas ir tavas acis, kāds ir tavs skatiens. Ieej šajā te prieka stāvoklī. Es esmu prieks. Vienkārši prieks. Prieks par to, ka es esmu, prieks par būšanu, prieks par to, ka es esmu šeit, šajā pasaulē, un man ir iespēja šeit dzīvot un izdzīvot visu šīs pieredzes, kas man ir, un es vienkārši esmu prieks. Un pavēro, kas notiek tavā ķermenī, kādas ir sajūtas, kādas ir atšķirības vienā vai otrā gadījumā. Paturpini šādi te paspēlēties ar sevi un paņem atkal kādu no negatīvajām emocijām. Tad aizej vispirms tādā neitrālā stāvoklī, ir labi izpurināties, tur palēkāt, kaut ko padarīt. Un tā kā nokratīt no sevis nost šīs te emocijas un atkal uzģērbt kādu no šīm te, piemēram, netik ļoti gribētām, vēlamām sajūtām. Ļoti biežas ir sajūta stress. Kas notiek ar tevi, ka tu esi stresā, ka tu esi stress. Tevi viņš pārņem, katru tavu šūnu pārņem stress, tu viņu izdzīvo. Kas notiek šeit? Tu vispirms ieej šajā sajūtā un pavēro, kas notiek ar tavām rokām, kas notiek ar tavu žokli, kas notiek ar tavu skatienu, kas notiek ar tavu mugurkaulu, ar vēderu, kas notiek un kādas ir šīs sajūtas. Ļoti bieži tā, ka stresā ir saspringtas tieši rokas, kas ir atkal, kas liecina par to, ka ir grūti kaut ko darīt, rokas tā ir darīšana. Un tad šīs sajūtas. Un, pavēro. Vienkārši atkal pavēro sevi. Es esmu stress. Kas notiek? Un, protams, nevajag būt ilgi šajās sajūtās. Kā pārā. Izkraties, izlēkājies, ievelc dziļu elpu un vienā izelpādā aizpūt visu stresu prom. Noneutralizē visu. Atkal aizēj savā neitrālā stāvoklī. Un tad tev aicinu iet tādā cieņā, absolūtā cieņā. Es augstu vērtēju sevi, es augstu vērtēju tevi, es augstu vērtēju visu pasauli. Un ieeju šajā vērtības stāvoklī, cieņas un vērtības stāvoklī, ka viss pastāvošais, arī es, arī tu, arī viss apkārt esošais ir vērtīgs, ir vērtība, un tāda ir šī pasaules kārtība, tā tam ir jābūt. Un tu esi tādā mierā, harmonijā un šajā dziļajā vērtībā. Ļauj šim stāvoklim pārņemt sevi, katru savu šūnu, savu stāju, pausties caur tavu žokli, tavām mutēm, tavām ausīm, tavu degunu, tavām acīm, caur tavu prātu. Lai šis te cīņpilnās esības stāvoklis pārņem visu tavu būtību. Un kas tā ir par sajūtu? Un kā tu jūties? Un vai tu gribi būt šajā sajūtā vēl un vēl? Un būt tā konstanti bezmaz vai viņā, šādā te sajūtā. Iegaumē viņu, atceries, kāda ir tava stāja. Kāpēc es baudu visas tās maņas, un arī ādu. Visa āda kļūst par šo te sajūtu, par šo te cieņpilnās esības
vērtīgās esības sajūtu. Jo mums ir nervu gali visur, un it īpaši, protams, ir mūsu sensorajā mehānismā, informācijas uztveršanā, un tāpēc ir forši pievērst uzmanību tieši iziet cauri ķermenim, un īpaši pievērst uzmanību pateikt, tātad mana mute ir cieņpilnā vērtīgā esība, manas ausis cieņpilnā vērtīgā esība, mans deguns ir cieņpilnā vērtīgā esība, manas acis cieņpilna vērtīga esība, mana āda ir cieņpilna vērtīga esība, mans prāts ir cieņpilna vērtīga esība. Un, jo mums ir tas klejojušais nervs, tā saucamais, tur var arī no tāda zinātniskā viedokļa to visu apskatīt, to jūs paši izpētat, ja jums ir interese, vēlmi iedzināties tajā. Un tas ļauj tev ieiet pilnīgi citā informācijas uztveršanas pārsaitot savu iekšējo radio, jo mums ir konstants doma radio, kas visu laiku uztver kaut kādas domas un kaut ko grib domāt. Tad šādā stāvoklī ieejot, mums ir vieglāk pieņemt lēmumus un darboties tālāk. Kā mēs to varam izmantot ikdienā? Ir tīpaši konfliktu risināšanā. Ja? Mēs saprotam, ja mēs jūtam, ka mēs paliekam dusmīgi. Ja tu nezini, ko darīt tev ar savām dusmām, tu vari pamainīt savu pozu. Tu vari paņemt savu ķermeni nost un darboties ar savu ķermeni. Tas ir vēl viens lielisks instruments. Tavs ķermenis, ar kuru miedarbojoties, draudzējoties, tu vari pamainīt savus stāvokļus. Viņš ir ļoti saprotams, tu vari izdomāt konkrētus mehānismus, elpošanas, vingrošanas, skriešanas, slēgšanas. Ar citu lēkājošs cilvēks, viņam ir ļoti grūti būt nelaimīgam vai dusmīgam. Viņš lēkājot, vienkārši sāk palikt priecīgs. Ja, tā kā, un ja mēs atgriežamies pie šīs te konflikta risināšanas, tad vadīt šīs te savas sajūtas, nofiksēt viņas savā ķermenī, saprast, kas tas ir, kā es īsti jūtos, ir pats pirmais izzināšanas mehānisms, ko darīt, un likt klāt tos faktus, kas tieši man tā liek justies, lai var arvien vairāk izzināt šo, kas ir zem šī te aizberga redzamās daļas, ja, tad sajūtas, un pie šīm sajūtām mēs sākam likt faktus, kāpēc tu tā jūties, kas tieši tev tā liek justies. Un mēs vēl liekam klāt trešo komponenti, kas man ir svarīgi. Un tas jau tev aicina iedziļināties dziļumā un paskatīties, kas ir aizbergam apakšējā daļā, neredzamajā daļā, kas man ir svarīgi. Un salikt to visu kopā, un tas tev iedos tādu jau dziļu izpratni par to, kas tajā brīdī ar tevi notiek. Nu, lūk, šāda praksa no manis jums, sevis savu stāvokļu vadīšanā, savā komunikācijā ar savu ķermeni. Atceries, ka tavs ķermenis ir tavs draugs. Vienkārši pat padomājot par to, kā funkcionē un darbojās tavs ķermenis bez tavas iejaukšanās. Viņā viss notiek, visi procesi notiek. Un ir tāds princips energoinformatīvais, ka informācija vada enerģiju. Tavs ķermenis sastāv no enerģijas, un tad tur ir kaut kāda informācija, kas viņam liek darboties konkrētā virzienā. Tur sirdī pulkstēt konkrētā ritmā, asins ritē būt, limfātiskai sistēmai būt, elpošanas ritmam būt, visiem orgāniem, tur to alķīmiju, visu izdarīt, kas tevī iekšā notiek, kas tā ir par informāciju, kas tevī mīt. Un katra šūna satur šo te informāciju, šo te dabas doto, šo te dievišķo informāciju, kas liek šai te dzīvībai tevī kūsāt. Lai arī ko tu darītu, viss tavs ķermenis darbojas tavā labā, no savas vislabākās apziņas tikai un vienīgi tev. Padomā par to un vienkārši sajūt šo te pateicību pret sevi, pret savu ķermeni un tiešām sadraudzējies no sirds ar to, kas tev ir šajā fiziskajā plānā, tavs ķermenis. Un
sāc veidot šīs te attiecības, šīs te komunikācijas, un līdz ar to tev būs daudz vieglāk sevi vadīt stresa un konflikta situācijās, kad tu varēsi būt draugos ar savu ķermeni, un viņš tev kļūs par tādu atbalstu, kur tu, ieelpojot, samainot pozu, jau jūties savādāk un sāc jau vadīt situāciju, nevis kļūt par situācijas ķilnieku. Ceru, šis bija vērtīgi. Priecāšos, ja padalīsies ar kādām atziņām par pieredzēto, un ceru, tu arī darbojies līdzi un tiešām izdzīvoji šo visu. Un tad mēs dodamies tālāk.